pagājušas 4 dienas, un kuras es esmu manējuši. Es vēl domāju, kaut kādu nedēļu paņemt pauzi no treniņiem pēc sacensībām, lai atjaunotos. Zinu, ka ir arī nedaudz tā psiholoģiski nogurdinoši visu laiku iet uz treniņiem, visu laiku trenēties, bet jā, pēdējās dienas jau jūtos vienkārši sakot pretīgi tā. Man vajag tā kā kustēties, man vajag kaut kāds treniņus, jo es esmu pieradusi principā katru dienu aiziet uz treniņu pēc darba, jo man arī darbs ir diezgan sēdoši. Līdz ar to tas pat ir nepieciešams kaut ko padarīt, kaut kur izkustēties. Un ceturtdienas atkal esmu manēžā. Protams, ka es tagad netrenēšos katru dienu, bet es vairs nevarēju izturēt, un man vajadzēja kaut kādu kustību. Finally I found a place where my troubles fade away and the world outside my door can't come in. Found a little piece of mind in my own skin. Mēs esam Romā, mēs vakar atbraucām, un jā, bija interesanti, kad mēs iebraucām lidostā, mēs tieši tā kā domājām, ka lidostā tieši lietas, mēs tieši domājām, ka mēs atbrauksim uz Romu, būs beidzot labs laiks. Un tad mēs atbraucām uz šajienu, un mēs vakarā devāmies uz Kolizeju, un lija lietus. Mēs tā kā sākumā smējāmies par tiem cilvēkiem, bet tad mēs ieraudzījām vienā lietā veikalā, kad pa 10 eiro vienkārši tāds bija, un tā kā uzliek uz kakla. Viņš vienkārši pūš augstā gaisa, un es nezinu, mēs paņēmām tikai vienu, bet jā, pa dienu ir diezgan karsts, ap kaut kādiem 30–35 grādiem, un tad gribās kaut ko atvērsinoši, bet es nezinu, cik viņš ilgi strādās. Jā, mēs šodien bijām arī Vatikānā. Bija diezgan iespaidīgi, noteikti ieteiktu visiem aizbraukt. Bet jā, pirms kaut kur brauciet, vienmēr paskatieties visur biļetes jau iepriekš un nopērciet un rezervējiet, jo ļoti daudz cilvēku vienkārši stāv rindās, un mēs vienmēr visur rezervējam iepriekš. Un tad mēs principā varam tikt visur bez gaidīšanas, arī vakar tā bija Kolizejā. Labi, mēs gājām jau diezgan vēl ap 6, un viņš jau 7 taisījās ciet, pusē lija lietus, un mēs vispār bez rindas iegājām iekšā. Tas bija diezgan forši, ka nebija jāgāja, tāpat arī šodien tas pats bija Vatikānā. Rītā mēs vēl vakarā dodamies uz fotosesiju pie Kolizeja. Tas būs ļoti interesanti, neesmu nekad svešā vietā kaut ko tādu darījis. Šeit arī logoši.
tik karsti, es gribu atkal peldēt. Tā nē, mēs esam Neapolē. Atpestītājiem. Pēdējā pilnā diena mēs esam atbraukuši katakombām. Redzēsim, kā tur būs, gan jau, ka nevarēs filmēt. Esmu nobeiguši šo video. Mēs jau nedēļu esam atpakaļ ierastajā ritmā, jau nedēļu atpakaļ darbā. Sveiciens visiem 1. septembrī. Un jā, ir pienācis laiks, lai atkal sāktu regulāri trenēties, domāt par uzturu, sākt domāt pamazām par ziemas sezonu. Nākamais pusgads būs diezgan interesants, jo dažādas lietas dzīvē mainās un sanāk diezgan daudz, es kaut kur braukāt pa Latviju brīvdienās. Bet jā, es noteikti ņemšu šos līdzi. Kaut kādos brīžos arī uz treniņiem. Tad jau līdz nākamajām video.